Miera dūja. Senos laikos cilvēki apvienojās ciltīs. Cilts iedzīvotāji apmetās noteiktā vietā. Tur viņi citu citai blakus uzcēla teltis. Katrai ģimenei bija sava telts. Teltis bija gatavotas no koka un zvēru ādām. Cilts iedzīvotāji mācījās dažādus amatus. Vīrieši visbiežāk devās medībās. Gaļa bija vajadzīga iztikai, bet no zvēru ādām cilvēki darināja sev drēbes. Sievietes tikmēr vāca sēnes un ogas, augus un puķes. No augiem pēc tam gatavoja tējas un zāles. Ar puķiem cilvēki izrotāja teltis un rotājās paši. Cilvēki cits par citu rūpējās un cits ar citu dalījās. Katrai ciltī bija savs valdnieks. Valdnieks bija gudrs, deva padomus un risināja strīdus. Vakaros visa cilts pulcējās pie ugunskura. Iedzīvotāji dziedāja dziesmas un stāstīja stāstus. Bērni rotaļājās un priecājās par zvaigznēm debesīs. Šī ir leģenda par divām lielām ciltīm. Reiz netālu viena no otras dzīvoja divas ciltis. Viena cilts bija Sīrabi. Sīrabu cilts dzīvoja pie ezera. Ezers bija skaists un ļoti svarīgs. Ezerā varēja noķert zivis. Ezerā cilvēki arī mazgājās, bet karstās dienās cilvēki ezera krastā atpūtās. Otra cilts bija Nemeji. Nemeju ciltī dzīvoja daudz amatnieku. Viņi no akmens, māla un koka izgatavoja dažādus priekšmetus. Nemeju amatniekiem bija ērti ieroči, namdariem bija asi cirvji, bet Nemeju teltī stāvēja skaistas vāzes. Nemeju cilts valdnieku sauca Jūls. Jūls vēlējās kļūt par dižāko valdnieku pasaulē. Viņš gribēja valdīt pār Nemejiem, Sīrabiem un citām ciltīm. Vēl Jūls gribēja, lai ezers pieder tikai viņam. Tāpēc viņš nolēma sagūstīt Sīrabu cilts vadoni. Jūls pavēlēja saviem amatniekiem izgatavot ieročus. Jūls zināja, ka naktī cilvēki guļ. Turklāt tumsā iebrucējus ir grūtāk pamanīt. Tāpēc kādu nakti Jūls sapulcēja Nemeju cilts vīrus. Viņš pavēlēja Nemeju vīriem doties uz Sīrabu cilti. Sīrabu ciltī dzīvoja kāds zēns vārdā Modris. Naktī Modris sadzirdēja trokšņus un pamodās. Modris izberzēja acis un izgāja no telts. Tur viņš pamanīja baltu balodi. Balodis ar knābi raustīja telts jumtu. Balodis paskatījās uz Modri un pacēlās spārnos. Balodis bija ļoti skaists. Modris nevarēja no tā novērst acis. Putns cēlās arvien augstāk un lidoja tālāk. Tad Modris ievēroja Nemeju cilts vīrus. Tie nāca pāri kalnam, kas šķīra abas ciltis. Modris ieraudzīja vīriem plecos ieročus. Viņš ieskrēja teltī un pamodināja māti. Māte aizsteidzās pie Sīrabu cilts valdnieka. Drīz visa Sīrabu cilts bija nomodā un varēja aizsargāt vietu pie ezera. Nemeju cilts vīri nespēja pieveikt Sīrabu cilti, tāpēc abu cilšu vadoņi noslēdza pamieru. Jūls apsolīja Sīrabu cilti atstāt mierā. Tomēr sirdī Jūls nespēja samierināties ar zaudējumu. Nemeju cilts tuvumā dzīvoja ragana. Jūls devās pie raganas pēc padoma. Jūls joprojām vēlējās iegūt Sīrabu cilts zemes, taču viņš nezināja, kā to izdarīt. Ragana Jūlam izstāstīja, Sīrabu cilti izglāba baltais balodis. Jūls uz balto balodi sadusmojās. Jūls pavēlēja Nemeju vīriem putnu noķert. Vīri ievilināja putnu lamatās. Jūls balodu iebāza maisā un vēlējās putnu nogalināt. Bet nejaušība balodu izglāba. Jūlam bija meita. Meita lūdza putnu apžēlot. Jūls gribēja meitu iepriecināt, bet balodi palaist brīvībā viņš negribēja. Tāpēc Jūls atkal rīkojās viltīgi. Jūls apsolīja meitai putnu nenogalināt, taču viņš pavēlēja raganai balodi pārvērst statujā. Par savu ļauno darbu Jūls ļoti priecājās. Viņš nolēma statuju uzdāvināt Sīrabiem. Sīrabu cilts pieņēma dāvanu. Par raganas burvestību neviens nezināja, taču balodis vairs nevarēja brīdināt Sīrabus par briesmām. Jūls neturēja Sīrabu ciltī doto solījumu par mieru.
Naktī Jūls atkal sasauca savus vīrus un uzbruka sīrabiem. Sākās karš. Cilvēki karoja daudzus gadus. Cilvēki karā zaudēja savus tuviniekus. Karš izpostīja skaisto zemi pie ezera. Ezers izžuva. Cilvēki kļuva atriebīgi un alkatīgi. Cilvēki aizmirsa, kas ir miers. Tajā laikā Modris jau bija izaudzis par lielu vīru. Modris ļoti ilgojās pēc draudzības un mīlestības. Tāpēc viņš devās pasaulē meklēt mieru. Modris bija izstaigājis visu pasauli, taču mieru atrast viņam neizdevās. Pēc 7 gadiem Modris atgriezās Sīrabu ciltī. Viņš bija pārsteigts. Karš bija beidzies. Sīrabu cilts viņu laipni uzņēma atpakaļ mājās. Modris jautāja, kā šī vieta atguva mieru. Sīrabu cilts iedzīvotāji raustīja plecus, un viņi nezināja. Tad Modris ieraudzīja baltā baloža statuju. No baloža acīm sūcās ūdenslāsas. Tās izskatījās pēc asarām. Baloža asaras ritēja lejā un kļuva par strautu. Strauts vijās cauri visam Sīrabu ciemam. Ūdens bija gards un spirdzinošs. Modris priecājās un dzēra ūdeni. Ūdens lika viņam justies labāk. Tomēr no rīta Modris jutās savādi. Viņš saklausīja sevī jaunu balsi. Balss skanēja Modra galvā. Šo balsi dzirdēja katrs Sīrabu cilts iedzīvotājs. Sīrabi balsi sauca par sirdsapziņu. Sirdsapziņa ir cilvēka iekšējā balss. Tā aicina darīt labus darbus un labot sliktos darbus. Modris bija atklājis cilts noslēpumu. Miera pamatā bija strauta ūdens. Ar laiku ziņa par sirdsapziņu izplatījās pasaulē. Pie Sīrabu cilts ieradās daudz cilvēku. Visi gribēja nogaršot ūdeni no strauta. Cilvēki bija noguruši no ļaunuma. Cilvēki cerēja, ka sirdsapziņa izmainīs pasauli. Sirdsapziņa cilvēkiem lika citos pamanīt labo. Sirdsapziņa neļāva cilvēkiem karot. Sīrabu cilts avota ūdens pasaulē izplatīja mieru. Jūls tikmēr bija ļoti novecojis. Viņam vairs nebija spēka karot. Tomēr Jūls pamanīja, ka balodis palīdz cilvēkiem. Pat baloža statuja varēja vairot mieru. Jūls sadusmojās. Viņš gribēja iznīcināt baložu statuju un aizbērt avotu. Jūlam patika ļaunie darbi. Viņš gribēja, lai ļaunums nekad nebeidzas. Naktī Modris sapņoja par baltu balodi. Modris uztrūkās no sapņa un steidzās pie statujas. Tur viņš pamanīja Jūlu. Jūls bija pacēlis veseri un gribējis sadauzīt statuju. Taču Modris nostājās statujas priekšā. Jūla veseris trāpīja Modrim. Veseris savainoja Modra roku. Taču drosmīgā Modra rīcība lauza raganas burvestību. Baltais balodis beidzot bija brīvs. Tas pacēlās spārnos. No baloža plūda balta spēcīga gaisma. Tā atspīdēja debesīs. Gaisma aiznesa sirdsapziņu pie visiem cilvēkiem pasaulē. Kopš tās dienas ir pagājuši daudzi gadi. Tomēr ik viens cilvēks pasaulē joprojām piedzimst ar sirdsapziņu.